Kuras ir perspektīvās nozares, ir tikai viens formulējums, tām jābūt eksporta spējīgām. Vairāk stāsta Dats Tirāne. Nelielā Hanzas elektronikas ražotne Ogrē iemieso to, par ko Latvijas tautsēmniecības plānotāji vienmēr runājuši un politiķi solījuši. Uz zināšanām balstīta tautsēmniecības nozara, eksporta spējīga produkcija, ražotni izvietot ārpus galvaspilsētas. Rūpnīcas attīstībai izmantot Eiropas Savienības struktūra fondi un pēdējos gados audzis gan uzņēmuma apgrozījums, gan arī darba vietu skaits. Vairumam no 120 strādniekiem ir augstākā izglītība, taču ekonomiskā krīze nav saudzējusi arī šo perspektīvo ražotni. Piektdienas pēcpusdienā strādā tikai daži darba galdi. Nedēļas pēdējā darba diena kļuvusi par brīvdienu daudziem strādniekiem. 10 mazāk kvalificētie darbinieki atlaisti, jo aptuveni 3 mēnešus nav nekādu pasūtījumu. Ko varētu darīt? Protams, šādu pagaidu dīkstāvu finansēšanu kaut kādā veidā izveidot. Ja, tas noteikti būtu lētāk kā tas bezdarbnieku sistēma šobrīd. Ja. Tas arī uzņēmumiem būtu liels atbalsts. Es domāju, pagaidām uz vienu gadu var pieņemt tādus lēmumus, kā atteikšanos no senamo svētku dienu, tik liela skaita svinēšana, kā mūsu valstī ir. Ja. Mēs it kā samazinām mazliet tos labumus, ko iegūst darba ņēmēji, bet tāpat laikā, tad, kad tā situācija atkal uzlabosies, lai viņi viņus dabū atpakaļ. Ja. Lielākā daļa no rūpnīcas atlaistiem strādniekiem kļuvuši par bezdarbniekiem. Taču varēja par tādiem arī nekļūt, ja valsts piemaksātu par darba vietas saglabāšanu uzņēmumiem. Kamēr atjaunojas pasūtījumi, cilvēkiem, piemēram, var atrast citu nodarbošanos, lai nezaudētu kvalifikāciju. Mēs varam viņus kaut kādas mācības organizēt, kaut ko tādu. Ja? Tikpat labi jau, varbūt, ka to 50% laika var piedāvāt kaut kādu sabiedrībai derīgu darbu pilsētā. Ja? Līdz šim valsts piemaksā tikai sociāli neaizsargātām cilvēku grupām pie darba algas.